turpināt ko? To, par ko visi cepās, to, par ko cilvēkiem ir acis. Viņi redz, kas notiek Latvijā. Viņi redz, kas notiek viņu maciņos. Viņi redz, kādas cenas ir veikalos. Viņi arī šodien redzēja šo saspēli starp labo un kreiso flangu. Jūs esat tie, kas to piespēlē un to pieļauj. Ar savu aroganci, ar savu bezdarbību, ar savu vienīgo priekšlikumu, kas jums ir būt pret Šleseru. Lai vai kas. Tas ir jūsu kampaņas pamats pret Šleseru. Un jūs tur varat divi jauni cilvēki smieties, raudāt vēl kaut ko, bet tā ir. Pat ja jūsu burbulī tā nedomā, ir vēl daudz citu, par kuriem iespējams jums nav nekādas jausmas. Tādēļ, ziniet, kā būs. 8. jūnijā, kad jūs pamodīsieties, šie te ķirsīši, kas jums te ir piesprausti, nokritīs, kā tie ķiršu kauliņi, ja? Grabēdami nokritīs. Tie jūsu ķiršu kauliņi. Man ir vēlreiz ļoti žēl, ka ministra prezidenta šeit nav šodien, jo būt šeit ir viņas tiešais darba pienākums. Bet par darba tikumu, jūs pats izteicāties. Var nedarīt. Paldies.